Tātad šīs dienas tēma ir runas un valodas attīstība pirmsskolas vecuma bērniem, atbalsts ikdienā un ALPA lietotnes iespējas. Webināra eksperte, audiologopēde Beatrice Zvirgstiņa. Bet ko tad īsti sagaidīt no šī webināra? Tātad, vispirms ievadā es pavisam īsi pastāstīšu, kas ir ALPA Kids. Pēc tam es aicināšu mūsu eksperti Beatrici Zvirgstiņu dalīties savās zināšanās un praktiskos piemēros. Tad mēs veltīsim 5 minūtes laika jautājumiem un atbildēm. Laiks gan mums ir ļoti limitēts, bet ja jums radīsies vēl jautājumi prezentācijas laikā, jūs tos varat ierakstīt čatā, un mēs izvēlēsimies 2 līdz 3 jautājumus, uz kuriem mēs šo 5 minūšu laikā atbildēsim. Pēc tam sekos ALPA platformas demonstrācija, kā tā izskatās, kādas ir uzdevumi un spēles un kādas tur ir iespējas. Un pašās beigās es vēl jums parādīšu, kādus komplektus ALPA Kids piedāvā izglītības iespējām, un mēs esam sagatavojuši īpašu piedāvājumu šī webināra dalībniekiem. Bet kas tad ir īsti ALPA Kids? ALPA Kids tās ir interaktīvas mācību spēles latviešu valodā. Tās ir pieejamas uz dažādām ierīcēm, telefoniem, planšetdatoriem, uz interaktīvajām tāfelēm un uz datoriem. Spēles ir paredzētas bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem. Ietver jau gandrīz 100 minispēles un regulāri tiek pievienotas jaunas. Un šeit mums ir arī jaunums. Sākot ar septembra mēnesi līdz šī gada beigām, katru mēnesi tiks pievienota viena jauna spēle dažādās kategorijās. Materiāls saturs ir izstrādāts kopā ar sadarbībā ar skolotājiem un citiem speciālistiem. ALPA Kids ir droša un uzticama digitālā telpa bez reklāmām un bez līkiem trokšņiem. Spēles ir balstītas vietējā kultūrā un bērna dzimtajā valodā, un ALPA Kids spēles ir integrētas arī ar bez ekrāna aktivitātēm. Mēs piedāvājam arī darba lapas, kuras ir visiem brīvi pieejamas mūsu mājaslapā. Tas pavisam īsi, kas ir ALPA Kids, un tagad pievērsīsimies mūsu galvenajam varonim, mūsu ekspertei šīs dienas webinārā. Es beigšu dalīties ar ekrānu, un es labprāt ar lielāko prieku došu vārdu mūsu webināra ekspertei Beatricei Zvirgstiņai. Beatrice ir certificēta audiologopēde, šobrīd specializējas darbā ar dažāda vecuma bērniem, kuriem ir traucējumi ar dzirdi. Viņa strādā gan izglītības iestādē, gan veselības centrā. Tādā veidā iepazīstot gan klīniskās, gan izglītības vides prasības un darba specifiku. Tātad, Beatrice, vārds ir tev. Jā, labdien visiem! Var atļaut lūdzu man šērot? Jā, paldies! Tūlīt arī es uzlikšu savu prezentāciju. Un sāksim šodienas prezentāciju. Paldies, mani jau iepazīstināja, bet arī es pastāstīšu, kas es esmu. Tātad esmu audiologopēds, šobrīd certificēts audiologopēds un strādāju 2 darba vietās - Rīgas Ēbelmuižas pamatskolā un Latvijas bērnu dzirdes centrā. Primāri strādāju ar bērniem, kam ir dzirdes traucējumi, bet diži darba specifiku tas nemaina. Ievadā vēlējos minēt tādu citātu, ko ir teicis Justins Trudeau, par to, kāds tad ir labs skolotājs. Un labs skolotājs nedod bērniem gatavas atbildes, viņš saprot katra vajadzības un grūtības un iedod rīkus, lai bērni paši varētu sasniegt panākumus. Un šodien arī es vairāk koncentrēšos uz to, kā mēs varam attīstīt bērnu runu un valodu, un vēlos minēt to, ka ne visas spēles un aktivitātes derēs visiem bērniem. Jūs kā skolotājs noteikti vislabāk savus bērnus ziniet, un līdz ar to katru šo uzdevumu var pielāgot un
katram bērnam katra spēle var tikt izveidota tāda, kāda tā ir nepieciešama. Un runājot par to, kas ir visefektīvākais, vislabākais, visātrākais, visinteresantākais, vispareizākais, vispiemērotākais, vēlos varbūt jūs apbēdināt, bet šodien tēma nebūs par to, jo nav tāda viena recepte, kas derēs visiem bērniem, un es jums pateikšu, ka šī aktivitāte ir vislabākā, un tā noteikti patiks visiem, to visi spēlēs, neviens jutīsies neinteresēts. Nu, nav tāda, diemžēl, recepte, līdz ar to šodien mēs runāsim par idejām. Idejas, kuras jūs varat izmantot ikdienā, un kuras jūs varat pielabot, pamainīt, paskatīties, kas bērniem patīk, nepatīk, un tādā veidā arī tās īstenot. Sāksim ar pašiem mazākajiem, pirmo vecuma posmu, kas ir bērni no 1,5 līdz 3 gadu vecumam. Un šeit būs ļoti svarīga loma tieši skolotājiem, jo skolotājs ir primārais sarunu partneris. Un skolotājs ir tas, kas ar bērnu komunicē un kas palīdz bērnam attīstīt valodu. Protams, arī vecāki, bet rēķinieties, ka bērni ir ļoti ilgu laiku arī bērnu dārzā. Un šeit svarīgi runāt par to, ka valoda attīsta nevis runātais vārdu daudzums un ātrums, cik jūs spējat pateikt konkrētā laika posmā, bet gan sarunas veidošana. Arī ar pašiem mazākajiem veidojam dialogu, veidojam sarunu un gaidam bērna atbildi. Un atbildi var tikt sniegta jums jebkādā formātā, ar žestu, ar skaņu, ar skatienu, vārdu. Komunikācijas mums ir visdažādākās, līdz ar to ņemam vērā, ka arī atbilde var nebūt tieši vārds, bet jebkurš cits no šiem iepriekš minētajām formām. Šeit īsumā par vecumu un spējām, kam ir jābūt konkrētajā vecumā. Protams, katrs bērns attīstās savā ātrumā, bet šis tomēr pēc vadlīnijām būtu ieteicamais, kas katram bērnam būtu jāmāk gan līdz 2 gadu vecumam, gan līdz 3 gadu vecumam. Īsumā par to, ka līdz 2 gadiem bērns lieto un saprot vismaz 50 vārdus un sāk lēnām veidot jau frāzes, likt 2 vārdus kopā. Tas var būt arī ar skaņu atdarinājumu, piemēram, gribu ņem. Jā, tā kā ēdiens un ņem. Tam šajā vecumā nav jābūt tiešām pilniem vārdiem, bet 2 līdz 3 gadu vecuma bērniem jau teikuma struktūras paliek sarežģītākas, un tur mēs sagaidām arī pilnus vārdus. Bērns saprot aptuveni un lieto 200 līdz 300 vārdu. Šo laika posmu mēs arī tā saucam par vārdu sprādzienu laika posmu, kad ļoti strauji attīstas runa un valoda. Pirmā aktivitāte, ko es ieteiktu iekļaut jums ikdienas rutīnā, ir grāmatu lasīšana. Arī ar pašiem mazākajiem skatāmies daudz grāmatas, prasam, kas grāmatās ir redzams. Ja bērni neatbild, tad mēs nosaucam grāmatā attēlotos priekšmetus. Varam izvēlēties grāmatu, kas tajā nedēļā mums ir aktuāla, piemēram, ar konkrētiem mērķu vārdiem, uz kuriem mēs šobrīd strādājam. Ideālā variantā būtu, ja ir iespēja veidot 1-pret-1 aktivitāti, kad skolotāja kopā ar bērnu izšķirst šo grāmatu, protams, nelielās grupās, kas ir jūsu bērnu dārza, tāda ikdienas vide varbūt. Un tad mans silts ieteikums ir atļaut bērniem arī šīs grāmatas pēc tam pašiem šķirstīt, nolikt to vietā, kur tā ir pieejama ikvienam, lai bērns to var arī apskatīt pats. Tādā veidā arī ieinteresētu viņu. Tālāk par vārdu krājumu rotaļām. Papildus noteikti rotaļās balstīta pieeja šajā vecuma posmā. Principā vārdu krājumu mēs attīstam spēlēs. Arī audiologopēda praksēs mēs spēlējamies, mēs spēlējam kafejnīcās, mēs spēlējam veikalos. Protams, šie teikumi, ko mēs izmantojam, ir īsi, konstruktīvi, ar konkrētiem mērķa vārdiem. Un šeit ir arī piemērs, piemēram, mērķa vārdi ir dod, dzert, lācis, krūze, un tad mēs izveidojam īsu sižetu, ko mēs izspēlējam. Šajā gadījumā ļoti svarīgi, ka jums ir arī konkrētās rotaļlietas, konkrētie priekšmeti, ko jūs varat fiziski parādīt, un arī šo darbību jūs varat fiziski veikt, lai bērns saprot, ka mums katram vārdam ir arī darbība vai priekšmets attiecīgi pretī. Man personīgi praksē ir diezgan bieži sanācis strādāt ar baloniem. Esmu strādājusi arī ar speciālo izglītību vairāk, līdz ar to
skatieties, kā šo jūs varat pielāgot savām vajadzībām, bet bērnus ļoti ieinteresē tas, ka mums ir kāds rezultāts vai kāda forša aktivitāte beigās, kaut kas interesants, varbūt neredzēts, un ar baloniem ļoti daudz ko var izdarīt. Piemēram, viena no mīļākajām aktivitātēm ar baloniem, ko bērniem patīk darīt, ir, ka es kā logopēds, audiologopēds piepūšu šo balonu, tad mēs skaitām 1, 2, 3, palaižam vaļā. Šajā gadījumā, piemēram, mēs varam strādāt uz skaņu atdarinājumiem. Balonu palaižot vaļā, sakam sss, mācīties vārdu vēl. Ja, mēs paņemam atkārtot šo darbību, veicam. Un arī mācīties, piemēram, tādu vārdu kā viss vai pabeidzam šo aktivitāti. Var mācīties vārdus dod, ņem, augšā, lejā, liels, mazs, pielāgot jebkuram vecuma posmam. Lielākiem bērniem šķirojam pa krāsām, meklējam draudziņus, ja, tādā pašā krāsā balonus. Varam piestiprināt balonus pie sienām, grupējot viņus pa krāsām. Un tiešām viena priekšmeta izmantošana ir ļoti plaša. Līdzīgi iepriekš par grāmatu lasīšanu un apvienojot arī tādu izspēli, noteikti svarīgi ir skaņu stāsti, ritms un melodija. Un šeit es esmu arī izveidojusi nelielu stāstiņu, kurā ir iekļauti vārdi, skaņu atdarinājumi, un kas ir svarīgi, šo visu dzējolīti vai stāstiņu mēs varam arī ritmiski noskaitīt, vai tiem, kam patīk dziedāt vai izmantot melodiju, tad noteikti var arī dziedāt. Mūzikas skolotājiem ir īpaši, ja, šos īstos stāstiņus mēs varam izdziedāt. Sadarbībā, piemēram, ar pedagogiem izveidojam, kas tajā nedēļā ir svarīgi, mērķa vārdus, un tad arī tos izdziedam. Un atkārtošana mūzikas nodarbībās vispār būtu lieliska. Šajā vecumā ļoti svarīgi ir arī rutīnas stāstīšana. Stāstam visu, ko darām. Man, piemēram, kabinetā ir salikti visur attēli, kur mēs, piemēram, mazgājam rokas. Ja pie galda mēs rakstam vai zīmējam, tad man ir salikti attēli pie spoguļa, rakstīt, zīmēt. Un es ieteiktu arī jums grupiņā izveidot attēlus. Es pieļauju domu, ka lielākajai daļai tas jau arī ir. Pieliekam katrā, piemēram, ja mums ir grāmatas stūrīts, kur mēs lasām grāmatas, tad pieliekam attēlu un arī darbības vārdu, kas tur notiek. Arī dienas plāni ir ieteicami. Es pieļauju domu, ka arī liela daļa tos izmanto, bet ja neizmanto, bērniem strukturēts dienas plāns palīdz arī vairāk būt klātesošiem dažādās aktivitātēs. Piemēram, viņi zina, ka šī aktivitāte mums ir šajā posmā starp brokastīm un pusdienām, un tad visi arī iesaistās. Jo vistrakāk ir ar nenoteiktību bērniem, ja ir nenoteikts grafiks vai kaut kādas nenoteiktas nodarbības, tad var rasties kaut kāda frustrācija, uzvedības traucējumi, un grafika ievērošana patiesībā palīdz šo mazināt. Un kas tad mainās vecumā 2 līdz 3 gadi, jo piemēros vairāk bija tieši 1,5 līdz 2 gadi bērniem, bet patiesībā jau tie uzdevumi paliek tādi paši, mēs viņus veidojam vienkārši sarežģītākus. Piemēram, ja mēs skatāmies grāmatas, ja mums ir lasīšanas nodarbība, tad, ja mazākiem mēs prasam un skatāmies, kas tas ir, saucam priekšmetus lietas, tad, piemēram, lielākiem mēs paņemam sarežģītāku attēlu, kur jau ir kaut kāda darbība iesaistīta, ja, bet nevis pārāk daudz, ka tur ir kaut kas attēlots, bet, piemēram, viena darbība kaķis dzer. Un tad mēs prasam, ko kaķis dara, vai kur kaķis iet, un tādā veidā strādājam ar lasīšanu. Un, kā jau Tagnī minēja, šajā vecuma posmā Alpa aplikācija nav īsti ieteicama, jo arī viņi iesaka savās vadlīnijās to sākt izmantot līdz 3 gadu vecumam. Jo pētījumi ir ļoti daudz un dažādi, bet tomēr bērniem līdz 3 gadu vecumam viedierīces lietot nav ieteicams. Tālāk par vecumposmu no 3 līdz 4 gadiem. Šeit ir atkal tāds pats attēlojums ar to, kas tad bērnam būtu jāprot.
Svarīgi pieminēt to, ka šajā gadījumā aptuveni 70% bērnu runai vajadzētu būt saprotama arī svešiniekiem. Un, protams, tā valodas sistēma paliek sarežģītāka, arī teikumu struktūra paliek sarežģītāka. Un šeit mēs arī vairāk lietojam tās jautājuma atbildes formas un ļaujam bērnam vairāk runāt. Mēs esam kā palīgi, kā papildinātāji. Un viena no manām mīļākajām aktivitātēm arī praksē ir teātru izspēles. Un šajā gadījumā es ļauju arī bērniem izveidot savu stāstu vai teātri, ko mēs vēlamies šodien spēlēt. Un tādā veidā mēs paplašinām vārdu krājumu, mēs iemācāmies arī notikumu secību, un šo noteikti var spēlēt grupiņās. Sadalām bērnus, piemēram, 4-5 grupās, atkarīgs no tā, cik jums ir bērni, un tad katra grupa izveido savu stāstu, to izspēlē. Svarīgi ir izrunāt pēc tam, kas notiek, un iesaistīt atbildes uz jautājumiem, piemēram, ko darīja, ja tur ir iesaistīts suns, kaķis tajā stāstā, un tad pārjautājam vēlreiz, ko tad darīja kaķis, ko darīja suns, kādā krāsā, piemēram, viņš bija, vai viņš bija mazs, liels, noteikti jautājumi daudz jautājumus. Šī patiesībā ir viena no mīļākajām bērnu spēlēm greizie attēli. Var izmantot jau gatavus attēlus, bet esmu arī izmēģinājusi izveidot kopā ar bērniem attēlus, un šī ir ļoti patiesībā laba aktivitāte, jo mēs attīstam arī sīko motoriku. Un tas spēles princips ir tāds, ka mēs izgriežam attēlus no žurnāliem, bildēm, katalogiem un salīmējam tos kopā. Un, piemēram, mēs izgriežam motociklu un uzlīmējam virsū pie stūres suni. Ja, mums motociklu vada suns, un tad mēs runājam par to, vai tas ir pareizi, vai tā ikdienā mēdz būt. Ja bērnam ir grūtības izdomāt vai atrast, kas attēlā nav pareizs, atkal uzvedinām viņu ar jautājumiem. Piemēram, attēlā, kur meitene zīmē ar burkānu, pasakam, lai bērns pastāsta, ko viņš redz. Un ja viņš nepamana šo būtisko atšķirību, ka meitene zīmē ar burkānu, paprasām bērnam, piemēram, ar ko mēs zīmējam, ar ko mēs rakstam, ar ko mēs krāsojam. Tad bērns jums atbildēs, un tad palūdziet viņu paskatīties, bet ar ko, piemēram, zīmē meitene. Un tad arī diezgan ātri tiksiet pie pareizās atbildes un būsiet izpildījuši uzdevumu. Šī ir viena no aktivitātēm, kas varbūt arī kā tādā pauzes brīdī vai brīdī, kad jums ir varbūt kaut kādas spēles paredzētas. Tātad bērniem ir jāpasaka, kas ir kastē, bet princips ir tāds, ka viņš neredz to, kas ir kastē, bet viņš cenšas pēc sajūtām saprast, kas tas ir par priekšmetu. Un ko es parasti izmantoju, es lieku bērniem stāstīt, kādas ir tās sajūtas. Ja bērnam atkal ir grūti, uzvedinu viņu ar jautājumiem, bet nepasaku priekšā, bet, piemēram, jautāju, vai tas priekšmets ir liels, vai viņš ir mīksts, vai viņš ir mazs, vai viņš ir ass, piemēram, un tad cenšos bērnu uzvedināt uz pareizā ceļa, kas tad tas varētu būt. Patiesībā ir ļoti interesanti, un bērniem pašiem pēc tam patīk paskatīties, kas tad tas ir bijis, ko viņi, piemēram, nevarēja atbildēt un uzminēt. Tad aktivitātes par to, ka kaut ko ir nepieciešams atrast vai paņemt vai ieraudzīt, un šeit ir ļoti daudz varianti, kā jūs to varat darīt, bet tas princips ir tāds, ka jūs bērnam lūdzat bērndārza telpā vai arī ārpus, piemēram, tad, kad jūs esat ārā, atnest konkrētas lietas, piemēram, atnesiet sarkanu zīmuli. Visi bērni atnest, un tad skolotājs paskatās, kas tad ir atnests. Izrunājam, piemēram, arī vai zīmuls ir garš vai īs, vai zīmuls ir resns, vai tievs, salīdzinām. Tad, ja kāds bērns ir atnesis nepareizo krāsu, noskaidrojam, kas tā ir par krāsu. Ir variants arī, ka jūs izliekat jau konkrētas lietas vai priekšmetus paši,
un tad liekat viņus atrast, piemēram, konkrētus attēlus. Ja jums tajā dienā ir jāmācās par dārzeņiem, jūs izliekat pa visu klasi dārzeņus, un tad liekat atrast, piemēram, burkānu, liekat atrast gurķi. Un tādā veidā arī paplašinot vārdu krājumu un iesaistot bērnus aktivitātēs, jo bieži vien nosēdēt ir grūti, bet šāda tipa aktivitātēs bērni labprāt iesaistās. Turpinām par vecumu posmu no 4 līdz 5 gadiem. Šajā vecuma posmā teikumi gramatiski jau kļūst sarežģītāki, un principā bērni veido jau ļoti komplicētu teikumu struktūru un saprot arī prievārdus. Pareizi lieto laika apzīmējumus, piemēram, šodien, vakar, rīt. Sāk jau uz 5 gadiem sāk atpazīt un nosaukt burtus. Bieži vien prot arī uzrakstīt savu vārdu. Un šeit arī bērnus var sākt mācīt ar salikteņiem, piemēram, ka saule un puķi mums veido vārdu saules puķa. Un viens no uzdevumiem, jeb uzdevumu sērijām, kas šajā vecumā būtu ļoti būtiska, it sevišķi tajos 4 gados, ir priekšmetu kategorizēšana. Un kategorizēšana visdažādākajos veidos. Mēs kategorizējam pēc, piemēram, augļi, dārzeņi, mēbeles, mīgs, ciets, liels, mazs. Varam kategorizēt ēdams, neēdams, un arī spēles elementi var būt visdažādākie. Mēs varam likt, tā saukt, atrast draugu, katram iedot pa kartiņai, un tad atrast, piemēram, visi augļi nostājas vienā grupiņā, visi dārzeņi otrā grupiņā, un tad mēs arī izrunājam, protams, kas tas ir, izrunājam gan kādā krāsā, liekam klāt ļoti daudz īpašības vārdus, varam izmantot kastes, šķirojam kastēs konkrētas kategorijas priekšmetus, un tad mēs varam izmantot arī krēslus uz krēsliem, likt šos priekšmetus, riņķus, bildes. Tiešām šeit ir ļoti plašs spektrs, kā mēs to varam darīt, un lielās grupās viena ļoti tāda interesanta un forša aktivitāte ir muzikālie krēsli, bet mēs to modificējam. Un šeit es arī parādīšu, kā es bieži modificēju spēles. Piemēram, jūs zinat kādu latviešu spēli foršu, un tad jūs viņu modificējiet konkrētai tēmai vai konkrētiem mērķim. Un tad šī spēle ir oriģināli muzikālie krēsli, bet šajā gadījumā mēs šo spēli veidojam tā, ka mēs liekam atnest konkrētas kategorijas priekšmetu. Piemēram, mēs izvēlamies mācību piederumi kategorijā, un tad mēs sakām bērniem, jums ir jāatnes viens priekšmets, ko mēs izmantojam, lai rakstītu. Un bērniem ir uz ātrumu jāizskrien, jāatrod, vai nu tas ir zīmulis, flomasters, pildspalva, jāpaņem un jāapsēžas krēslā. Un krēslā var apsēsties tikai tad, kad konkrētais priekšmets ir atnests. Un tā pa vienam krēslam ņemot nost, mēs noskaidrojam arī tā saukto uzvarētāju. Šī ir spēle, ko bieži arī izmanto braucot mašīnā, bet ļoti labi būs arī bērndārzā. Iespējams, to var arī iekļaut rīta aplī, piemēram, katru dienu 2 līdz 3 bērni veic šo aktivitāti, bet princips ir tāds, ka bērna ir jāierauga konkrēts priekšmets vai lieta klasē, kabinetā, un jāmēģina aprakstīt, ko viņš redz. Nepasakot, kas tas ir pa priekšmetu objektu, jāmēģina pastāstīt, kāds viņš izskatās, kam viņu izmanto. Var uzdot papildus jautājumus, piemēram, vai tas ir ēdams, vai mēs uz tā varam sēdēt, vai tas ir liels, vai tas ir mazs, ja paliek grūti uzminēt. Tad var mainīties, var skolotāji aprakstīt priekšmetu. Būtu tiešām interesanti, ja to varētu iekļaut tādā rīta aplī, ka katru dienu jūs arī to veicat, jo stāstījumu veidošana ļoti labi paplašina vārdu krājumu un arī uzlabo mums vispārīgi valodas prasmes. Šajā vecumā jau mēs sākam arī ar fonoloģijas
attīstību. Līdz ar to var arī sākt jau izmantot, ka es redzu priekšmetu, kas sākas ar skaņu s. Tas ir mīksts, stāv skapī vai kastē, piemēram, dzīves šis priekšmets rej, bet skapī tas ir kluss, piemēram, ja, un tas, piemēram, ir jūsu mantiņas suns. Tad, kā jau es teicu, svarīgi ir veidot stāstījumu, un šajā vecumā būtu labi izmantot ir tādi sequency cards, jeb kartiņas, kas mums ir jāsaliek pareizā secībā, un tad jāveido stāstījumu. Un parasti, ko es praksē daru, es pielāgoju kartiņu skaitu. Tātad, ja bērni ir mazāki, lietojam 3, 4 kartiņas. Ja bērni jums ir lielāki, arī šis der arī 5-gadīgiem, un 6-gadīgiem un 7-gadīgiem, ja jums ir bērndārzā. Ņemam vairāk kartiņas, ir pat pieejams ar 6, 7, man personīgi arī ir. Un tad saliekam to, kas tad notika šajā situācijā, un liekam bērnam pastāstīt. Un bieži vien, ja bērns ir salicis nepareizi, viņš stāstot patiesībā pats saprot, ka kaut kas nav kārtībā, bet parasti viņš izstāsta līdz galam, un tad mēs paprasam, vai tev likās, ka viss ir kārtībā? Ja viņš atbild jā, tad mēs tālāk paprasam uzdinošs jautājums, piemēram, vai, ja viņš ir samainījis vietām cepšanu un gatavošanas fāzi, ja, vai tiešām mēs kūku cepam, pirms mēs uztaisam mīklu. Un tad viņš sāk aizdomāties par to, sakārtojam kartiņas pareizi un atkal izrunājam, kas tad tur notiek. Kā jau es minēju, sākam attīstīt fonoloģijas prasmes, dalam vārdus zilbēs, arī ļoti daudz dažādas aktivitātes, varam plaukšķināt pāros, plaukšķināt grupās, izmantot instrumentus, bungas, tamburīnus, ritma kociņus, trejdekšņus, uz katru zilbi veicam kaut kādu konkrētu to darbību. Nu, piemēram, ja tie ir mūzikas instrumenti, tad uz bungām, uz katru zilbi uzsitam vienu reizi bungas. Varam izlēkāt, ja jums ir aktīvie bērni, lūk arī attēlā zēns oranžajā kreklā izlēkā šīs zilbes. Šis ir sākums fonoloģijas prasmēm, līdz ar to daram kopā, mācamies kopā. Varam arī sākt ar atskaņu atpazīšanu, piemēram, vai šie vārdi skan līdzīgi, māja, kāja, ja ir līdzīgi, vai šie vārdi suns, grāmata skan līdzīgi, neskan. Varam izmantot, piemēram, zīmuļus, sarkanu zīmuli un zaļu zīmuli. Ja ir pareizi, ja tā tad ir šīs atskaņas, tad paceļam zaļo zīmuli, ja nav šīs atskaņas, tad paceļam, piemēram, sarkano zīmuli. Kopā ar Latvijas televīziju es esmu arī ierakstījusi vienu epizodi Bardakam bērniņos, saucas Karoke, un tur mēs gan ar lielākiem bērniem, tas vairāk bija domāta epizode tādiem 5, 6, 7 gadi, izveidojām, kā uzlabot bērnu fonoloģijas prasmes un lasīt prasmes. Un šajā epizodā arī ir ļoti daudz labu ideju, ieteikt noskatīties, un arī idejas var pielāgot mazākiem bērniem, ja izmantot mazāk sarežģītus vārdus un pielāgot aktivitāti viņiem. Tiešām ieteikt noskatīties ļoti daudz ideju, kā mēs varam strādāt ar šīm prasmēm. Un tad mums nāk lielie bērni, 5 līdz 6 gadi, tur jau mēs gatavojam viņus skolai. Varbūt skolotājām ir nedaudz vieglāk, jo šeit tiešām tā valoda, runa un valoda jau pārsvarā ir nostiprinājusies, līdz ar to ir vieglāk varbūt strādāt un arī izdomāt kaut kādas aktivitātes, bet es dažas pieminēšu. Šī ir viena no manām mīļākajām aktivitātēm, turpini teikumu, un patiesībā bieži sagādā grūtības. Bet tā doma ir tāda, ka katrs nākošais bērns pievieno vienu vārdu klāt. Ja pirmais bērns saka zēns, otrais saka zēns, pievieno vārdu dejo, tātad zēns dejo, trešais zēns dejo ārā, ceturtais vēl vienu vārdu pievieno un tā uz priekšu. Un šis ir ļoti labs uzdevums, lai trenētu arī atmiņu.
uzmanību, jo mums ir jāklausās, mums ir jāatcerās, un arī teikumu veidošanu. Ja, kāds vārds mums var sakot kādam vārdam. Ja ir vēlme, pēc tam teikumu var uzzīmēt, izspēlēt un padarīt to ļoti aktīvu. Minam daudz mīklas. Man praksē ir arī alias, junior versija, jo tur ir gan zīmējums, gan vārds, un tad es lieku bērnam stāstīt, kas tajā kartiņā ir, nepasakot to konkrēto priekšmetu. Nu, piemēram, ja tur ir saldējums, tad bērns stāsta, to var ēst, tas ir augsts, tas ir salds. Jūs varat uzdot jautājumu, piemēram, vai tas stāv saldētavā, vai to var nopirkt veiklā, un tādā veidā atminot šos vārdus. Meklējam burtus, mācamies burtus, veidojam burtu medības, fotoorientēšanos pa teritoriju, paslēpjam kaut kur bildes vai fiziskus burtus, ja jums ir, un uztaisam bildi, kur viņš ir paslēpts, un tad bērniem ir jāizdomā, kas tā ir par vietu, piemēram, bērndārzā vai ārpus bērndārza, ārā. Ļoti interesanti arī ievietoju šeit, lūk, trešo attēlu, kur bērni izveido burtus no ķermeņa daļām. Tātad sadalām, piemēram, bērnus pa 3 grupās un pasakam, ka viņiem ir jāizveido burts A. Ļoti radoša spēle un arī māca burtus. Mācāmies atpazīt pirmās skaņas. Piemēram, šķirojam pa kastēm vai iedodam bērnam kartiņas ar to pašu balonu, odu, jas, skaņa un z skaņa. Un tad liekam pacelt, vai suns sākas ar s vai z. Piemēram, ja ar s, tad paceļam balonu, ja ar z, paceļam, piemēram, to odu. Vārdu ķēde, tas ir turpinājums iepriekšējiem uzdevumam, bet mums ir jāzina, ar kādu skaņu vārdu beidzās. Ja suns, piemēram, beidzas ar skaņu s, tad mēs nākošo vārdu ar šo skaņu sākam. Tātad suns beidzas ar s, nākošais vārds saule beidzas ar e, tāpēc nākošais vārds ir ezis. Un tā mēs varam turpināt šo ķēdi, izspēlējot ar visiem bērniem un pat vairākas reizes. Šis ir robota uzdevums. Robots sadala vārdu skaņās, un bērnam ir jāapsaka, kas tas ir par vārdu. Sākumā ņemam, protams, vieglākus vārdus, varam ņemt arī vārdus no 3 skaņām, un liekam bērnam pateikt, kas tad ir tas par vārdu. Piemēram, skaņa s, u, n, s ir vārds suns. Nekādā gadījumā nelietojam skaņu apzīmējums S, U, N, S, ja, jo tie ir 2 burti, tā nav skaņa. Skaņa būs tieši tā, kas apzīmē konkrēto burtu, tātad S ir S, nevis S. Varam arī izmantot podziņas, piemēram, katrai skaņai noliekam vienu podziņu uz galda. Es personīgi izmantoju arī AlpaKids aplikācijā pieejamās spēles šim vecumposmam un vēlos minēt to, ka spēles ir ļoti labas un dažādas. Ir gan uz loģiku spēles, gan uz fonoloģiju spēles, gan, piemēram, pirmā spēle, ko es esmu ielikusi, ir par krāsām. Kas ir kādā krāsā, piemēram, dzeltena ir saule, pienene, banāns. Un tad es pēc tam lieku bērnam pielikt vēl 2 vārdus pašam. Kas tad vēl ir dzeltens? Šo aktivitāti varam arī veikt ārā. Piemēram, es to veidoju arī nodarbībās. Mēs izejam ārā, piemēram, ārpus skolas pagalmā, un tad es lieku viņam meklēt visu, kas ir zaļš, un tad viņš to nosauc. Un lielajiem bērniem es lieku iesaistīt arī teikumā. Piemēram, zēns iet pa zāli. Zaļā krāsā viņš redzēja zāli, un tad izveido teikumu. Un kopsavilkumā tātad mēs veidojam dialogu, sarunu apmaiņu, nerunājam tikai monologā, tas sasaucas ar otro punktu, veidojam pauzes. Ļaujam bērnam apdomāties, ļaujam bērnam arī atbildēt, un pēc atbildes mēs paplašinam. Vienmēr tas, ko es iesaku, ir izvēlēties vienu valodas līmeni augstāk nekā ir bērns. Tātad, ja bērns runā skaņu līmenī, tad mēs izmantojam vārdus. Ja bērns runā vārdu līmenī, mēs izmantojam frāzes paplašinot. Ja bērns izmanto frāzes, mēs paplašinām jau 3 vārdu teikumos.
Tad rotaļas veidojam, jeb savu dienas plānu veidojam ar rotaļu, nodarbību un vienmēr ar atkārtošanu. Savus uzdevumus beidzam vienmēr ar atkārtojumu par to svarīgāko, ko mēs esam tajā nodarbībā apguvuši. Un nodarbība nozīmē arī aktivitāte. Un tad viens saturs dažādās interpretācijās izmantojam, piemēram, ja mēs grāmatā, ja mūsu mērķa vārds ir saule, meklējam to grāmatā, izmantojam to rotaļā, un pēc tam pēcpusdienā arī to pielietojam rokdarbos. Zīmējam sauli, krāsojam sauli, līmējam ar aplikāciju sauli. Ja, izmantojam to visās situācijās, lai bērnam nostiprina šīs zināšanas. Tas būtu tad arī viss no tādas lekciju materiāla. Šeit ir dažas saites, ko es esmu pievienojusi. Bardeks bērniņos epizodi, valodas attīstības lapu, kas ir tulkot latviešu valodā, bērnu prasmju attīstību un sarkanos karogus līdz 3 gadu vecumam, jo lielākiem bērniem šis fails tika izņemts. To es vairs nevarēju atrast, bet šeit ir līdz 3 gadu vecumam, kas ir arī tāds kritiskais periods. Un paldies par uzmanību! Liels paldies, Beatrice! Bija ļoti vērtīgi, es arī domāju, visiem citiem pedagogiem par tik daudz praktiskiem piemēriem. Paldies, paldies! Pirmais jautājums. Vai prezentāciju var saņemt e-pastā? Vai mēs varētu nosūtīt kā PDF dokumentu? Jā, es iesaku, varbūt es tūlīt lejuplādēšu kā PDF failu. Es ielikšu čatā, un no čata var lejuplādēt šo failu. Noteikti lejuplādējiet savos datoros, jo visiem e-pastām mēs laikam nevarēsim izsūtīt. Labi, tad mēs gaidīsim tad failu čatā. Un kā jau es solīju, pašā sākumā mēs vēl 5 minūtes varam atbildēt uz jautājumiem. Un mums ir jautājumi palikuši vēl no reģistrācijas formas, kur ir ļoti specifiski, un varbūt Beatrice mums var palīdzēt. Tātad pirmais jautājums ir, kā palīdzēt bērnam, kurš negrib kustināt kārtīgi mēlīti un mutīti? Vai ir kādi praktiski padomi, kā varētu palīdzēt tādam bērnam? Jā, protams, un patiesībā šeit es arī ieteiktu, ja jums ir kaut kādas aktivitātes, kur jūs izvingrinat rokas, izvingrinat kājas, izvingrinat galvu, parasti ir kaut kādas arī spēles, ja tur galva, pleci, pēdas, kāju pirkstiņi, tad izvingrinam arī muti, ja lūpas uz priekšu, smaidām, nesakam to, ka tas ir baigais uzdevums, bet taisam to kā spēli, piemēram, izstiepam lūpas bučiņā, ja, iedodam buču uz priekšu. Varam sūkt salmiņu, smaidam, mēle augšā, ja, ar spēli. Bērniem patīk spēles, ja jūs teiksiet, cel mēle augšā, lūpas uz priekšu. Nu, bieži vien bērni to nedarīs. Jā, nu, piemēram, savās nodarbībās mēs izmantojam arī fizisku pieskārienu. Es nezinu, kā tas ir jums, bet mēs, piemēram, tā kā ar tādu maigu kustību liekam viņam to lūpu izstiepu uz priekšu, sāniem, ja mēlīt uz augšu, rādam piemēru. Ja bērns to nedara, mēs, piemēram, to darām ar špātelēm. Jūs varbūt ar špātelēm nevienam mutē nelienam, bet mēģinam to kā spēli, ja, mēle augšā, lejā, laizam, zobus, laizam, mēli, lūpas, ja, cik garšīgi, piemēram, cik garšīgs saldējums, piemēram. Ja tajās pašās teātras spēlēs pieliekam klāt kaut kādas aktivitātes, artikulācijas vingrinājumiem. Paldies! Es redzu vienu jautājumu čatā. Ar ko būtu jāsāk ar bērnu, kurš 3 gados nerunā vai ir tikai zilbes? Šeit noteikti bērnam ir aizkavējusies runas un valodas attīstība. Noteikti sūtam pie logopēda, audiologopēda. Obligāti. Un otrs, tas, ko es teicu, mēs runājam vienu valodas līmeni augstāk nekā bērns. Ja bērns izmanto zilbes un skaņu atdarinājumus, mēs izmantojam vārdus.
Ja mēs nenolaižamies tajā bērnu līmenī, mēs vienu līmeni augstāk ar viņu komunicējam. Ja tas, piemēram, ir brum, brum, ir mašīna, atbildam, jā, mašīna. Ja mēs modulējam tādu pareizu vārdu izrunu, nu, tā ir, diemžēl, runas aizkavēšanās, līdz ar to tur noteikti ir jāmeklē speciālista palīdzība, bet jūs runājat vienu līmeni augstāk nekā izmanto bērns. Mhm. Jā, liels paldies! Un viens pēdējais jautājums no reģistrācijas formas. Kā motivēt vecākus logopēda apmeklējumam, ja ir atrunas par mazu, par dārgi, vai jau paspēs iemācīties, ir jau vēl laiks? Nu mēs sakam, ka laika nekad nav pietiekami, un ja mēs redzam, ka runa un valoda aizkavējas, pat ja viņš 2 gados nerunā, un vecāki saka, viņam jau atvērsies, viņš jau runās. Nē, jūs iesakat logopēdu un audiologopēda nodarbības. Sakat, ka jūs neesat eksperts šajā jomā. Nu, piemēram, kā pareizāk attīstīt runu un valodu šādā gadījumā, bet kad jums pēc vadlīnijām bērns neatbilst vecumam, līdz ar to jums būtu jāmeklē palīdzība pie speciālista. Iedrošinam vecākus. Es zinu, vecāki ir dažādi, arī es praksē cīnos, un bieži vien ir vecāki, kuriem jūs nepanāksiet to, ko jūs gribat, bet jūsu uzdevums ir informēt. Ja runa ir par maksu, pirmkārt ir pedagoģiska medicīniskā komisija, kura izvērtē, ja bērnam ir runas un valodas aizture, tiek dots slēdziens, un arī bērndārzā drīkst ņemt bērnus no 1,5, 2, 3 gadu vecuma. Un otrs variants ir nosūtījums no neiroloģa, ģimenes ārsta, rehabilitologa. Neiroloģis un rehabilitologs var dot visvairāk reizes nosūtījumu pie logopēda, audiologopēda, un ģimenes ārsts var dot 5 reizes. Iesakām šādu variantu, ja tas ir samaksas jautājums un pedagoģiska medicīniskā komisija. Es nezinu, cik jūs esat tā kā tiesīgi to ieteikt, bet noteikti logopēda, audiologopēda iesakat, un tad iespējams speciālisti arī to ieteiks kā opciju. Mhm. Sirsnīgs paldies, Beatrise, par tavām zināšanām un prezentāciju, un gaidīsim tad failu čatā, un es turpināšu ar spēļu demonstrēšanu. Arī sirsnīgs paldies par jautājumiem, bet es lūdzu par saprati, ka mums vairs nav tik daudz laika, un man vēl ir jāpaspēj jums izstāstīt papildus lietas. Tātad, tā kā ļoti, ļoti daudz skolotāju, pedagogu tagad ir pievienojušies pirmo reizi ALPA webināram, es nodemonstrēšu jums, kā tad izskatās ALPA platforma. Tā, es tagad dalos ar ekrānu. Ir redzams, ja? Jā, labi, paldies. Tātad es jums demonstrēšu ALPA platformas tiešsaistes versiju, kam ir nepieciešams internets. Šī ir versija, kas ir domāta datoriem un interaktīvajām tāfelēm. Kā jūs jau redzat, pēc vizuāli ALPA ir izveidota ļoti mierīgās krāsās. Arī dizains ir ļoti mierīgs un vienkāršs. Tas tāpēc, lai bērni varētu fokusēties uz to, kādi uzdevumi ir jāpilda, un lai varētu tos izpildīt līdz galam. Es īsumā pastāstīšu, ko mēs šeit redzam. Tātad augšējā labējā stūrī mēs redzam printera simbolu. Tas jūs aizvedīs uz mūsu darba lapām, kuras ir pieejamas pilnīgi visiem mūsu mājaslapā, un tās jūs varat izprintēt un lietot. Nākamais simbols ir balvu simbols, kurš tagad nav aktīvs, bet to var aktivizēt, un pēc katras spēles bērns saņem kādu balvu un arī skaitļus, krāja punktus saņem. Un nākamais simbols tie ir spēlētāji, tātad šeit var izvēlēties spēlētāju, piemēram, ja bērns spēlē viens planšetdatorā, bet var arī izvēlēties spēlēšanu kopā, ja, piemēram, vairāki bērni grupiņa spēlē pie interaktīvās tāfeles vai pie datora. Tātad šoreiz es esmu izvēlējusies spēlēšanu kopā,
Un nākamais simbols ir zobrata simbols. Šeit ir pirmā barjera bērniem, lai bērni nejauši nesaspaidītu kaut ko iestatījumos. Šis ir domāts skolotājiem. Nu, šeit ir iestatījumi, kas ir pieejami šajā platformā. Tātad mēs varam izslēgt mūziku, kas ir putniņu čivināšana. Skaņa ir visu klikšķināšana un arī alpa, ko saka alpa. Laiks ir, cik ilgā laikā tiek izspēlēta spēle, sasniegumi, tās ir tās balvas un punkti, un individuālie ieteikumi ir platforma automātiski piedāvā nākamo spēli, kad viena spēle ir izspēlēta. Bet šobrīd es jums demonstrēšu tikai ar skaņu. Tātad ar krustiņu izejam ārā no iestatījumiem, un es tagad uzslēgšu pilnekrānu un sāksim spēlēt. Šeit mēs arī redzam alpaku vārdā alpa, kas pavada bērnus visās spēlēs. Tātad šeit mēs redzam, ka ir 4 dažādi līmeņi, tātad 4 dažādas grūtības pakāpes. Visvieglākā pakāpe ir ola, pēc tam ir cāļa līmenis, tad vistas, un visgrūtākā pakāpe ir vista ar grāmatu. Šie līmeņi nav iedalīti vecuma grupās, jo bērni attīstās dažādi, un dažādās vecuma grupās tās prasmes var variēt. Tāpēc tas ir skolotājiem pašiem jāizlemj, ar kādu līmeni sākt. Es jums parādīšu vispirms olas līmeni. Šeit mēs redzam, ka šeit ir dažādas kategorijas. Piespiežot peles pogu, mēs varam ritināt pa labi un pa kreisi, un mēs redzam vairākas kategorijas. Tātad matemātika, valoda, un vide, loģika un radošums. Šeit es vēlos pieminēt, ka radošums visos līmeņos šeit ir identiskas spēles. Tātad šeit ir 2 deju spēles, kur bērni var izkustēties un, ja vajag, pacelt enerģiju, un zīmēšanas spēles. Bet grūtības pakāpes pārējās kategorijās ir dažādos līmeņos. Šeit es varu arī parādīt, ka katrā kategorijā arī ar peli noklikšķina un paritina uz augšu vai uz leju, mēs redzam, ka ir vairākas spēles. Un Beatrice pirms tam pieminēja, ka ir krāsu spēle. To es arī tad īsumā parādīšu. Pieskaries attēliem un iekrāso tos. Tātad Alpa vienmēr sākumā pasaka, kas ir jādara. Dzeltens. Dzeltens. Saule ir dzeltena. Saule ir dzeltena. Banāns ir dzeltens. Pienene ir dzeltena. Tad nākamā. Zaļš. Egle ir zaļa. Urķis ir zaļš. Vārte ir zaļa. Labs darbs! Un ik pa laikam Alpa izlec ārā un uzsauc kaut ko motivējošu, kaut ko uzmundrinošu. Tad es vēlētos arī parādīt vēl vienu spēli, piemēram, burtu spēli. Mācīsimies alfabētu. Pieskaries burtiem un iekrāso tos. Urbis. Ūdens. Labi padarīts. Šo spēli izspēlēsim līdz galam. Vāvere. Zos. Žagata. Un spēle ir beigusies. Malacis. Jā, un tagad nāk baloni. Bērni intuitīvi zina, ka tiem baloniem ir jāpieskarās un viņi uzsprāgst. Vai zina vēl citus vārdus, kas sākas ar burtu V? Tātad šie baloni, tie bērniem ir visjautrākā daļa, un viņi vienmēr gaida, kad spēles beigās lidos baloni, un viņi varēs spridzināt pie interaktīvās tāfeles tad ar rokām. Vairāki bērni to var darīt, vai arī uz planšetdatorā tad bērni ar pirkstiņiem seko līdzi baloniem. Un parasti katras spēles beigās Alpa uzdod kādu jautājumu, kas ir saistīts ar spēli, kas tikko izspēlēta, vai arī kas uzved uz kādu darbību ārpus ekrāna. Piemēram, ja spēle ir par koku lapām un zariem, tad izej ārā un salasi dažādu koku lapas un atrod dažādu koku zarus. Tātad Alpa vienmēr mēģina uzvedināt vai arī pārnest to spēli uz reālo dzīvi, reālo vidi.
Tad es īsi parādīšu arī nākamo līmeni. Sāļa līmenis. Tātad šeit mēs arī redzam, ka spēļu bildītes ir nomainījušās, jo te ir arī citas spēles. Te jau ir saskaitīšana, tad te jau ir, piemēram, līniju vilkšana. To es arī varu īsumā parādīt. Savieno punktus un pabeidz attēlu. Urā! Tātad te vai nu ar rokām bērni velk uz interaktīvās tāfeles vai arī ar pirkstiņu Bite! planšetdatorā. Un te var redzēt tās līnijas augšā, tas nozīmē, tik daudz objektu nāks. Un, piemēram, ja spēlē grupā, tad viens objekts vienam bērnam. Tātad katrs nākamais bērns var nākamo objektu līnijas vilkt nākamajam objektam. Oi. Tas man nesanāk, jā, neredzēju, bet tā. Zāģis! Un tādā garā, un spēles beigās atkal nāk baloni, un Alpa uzdod kādu jautājumu. Tad es īsumā parādīšu jums arī vistas līmeņa spēles. Tātad šeit matemātikā, ja ir saskaitīšana, skaitļu rakstīšana, tad daudzums un lielums un salīdzināšana. Tad te ir arī drukāto burtu rakstīšana, tad burtu mācīšanās, un te ir atkal krāsu mācīšanās. Tad šeit ir es un vide. Šeit es labprāt vienkārši parādītu vienu spēli par lapām, jo rudens nāk. Oho! Rudens! Ejam vākt lapas un zārus! Ieliec grozā atbilstošo lapu vai skujkoka zāru. Atrodi priedes zāru. Un tad bērni attiecīgi ar pirkstiņiem vai ar rokām Atrodi egles zaru. ievelk iekšā attiecīgo zaru vai lapu, ko Alpa ir pateikusi. Atrodi bērza lapu. Jā. Esi veikls. Un Alpa ik pa laikam uzsauc kaut ko motivējošu. Egles zaru. Bet šo es atkal līdz galam neparādīšu, jo mums laika nav tik daudz. Un pēdējo kategoriju vista ar grāmatu. Šeit ir 4 kategorijas, tātad kategorija es un vide vairs šeit nav, bet šeit ir ļoti daudz tieši matemātikas uzdevumi, valodas uzdevumi drīzumā būs jauni, nāks klāt, par to mēs arī paziņosim, tad ir loģikas uzdevumi un radošumu uzdevumi. Un šeit, kas varētu būt... Jā, šeit ir rakstītie burti, piemēram, kuri ir sagrupēti, un tad var pa grupām izvēlēties, un attiecīgi ar pirkstiņiem vai ar rokām var pildīt uzdevumus. Tātad īsumā tā izskatās Alpas platforma. Tā, es tagad beigšu dalīties ar ekrānu. Tā, es redzu, arī šeit ir jautājumi. Tā tad, jā, bet labi. Tagad mēs esam nonākuši pie webināra pēdējās daļas, kas ir mūsu īpašais piedāvājums un arī mūsu komplekti, ko mēs piedāvājam. Tātad es tūlīt sākšu dalīties ar ekrānu. Vienu mirklīti. Tā. Dalīties ar ekrānu. Tātad Alpa platforma, Alpa Kids piedāvā izglītības iestādēm 3 dažādus komplektus. Mini komplektu par 20 eiro mēnesī vai 240 eiro gadā. Tas ir domāts mazām iestādēm, ko var pieslēgt līdz 5 viedierīcēm un līdz 1 vietu tāfelei. MIDI komplekts par 32 eiro mēnesī vai 384 eiro gadā. Šeit var pieslēgt līdz
20 viedierīcēm un līdz 10 interaktīvajām tāfelēm vai datoriem. Un lielākais komplekts ir Maxi par 57 eiro mēnesī vai 684 eiro gadā, kur var pieslēgt līdz 50 viedierīcēm, tātad planšetdatoriem, un līdz 20 interaktīvajām tāfelēm vai datoriem. Visas šīs cenas ir abonementam uz gadu, tādēļ es arī nosaucu gada izmaksas. Un ko mēs jums piedāvājam visiem šī webināra dalībniekiem? Tas ir īpašs piedāvājums ar 20% atlaidi. Tātad, ja jūs pēc šī webināra nākamā mēneša laikā līdz 24. septembrim, kā iestāde, ja jūs apspriežat to ar savu iestādes vadītāju, ar metodiķu, un jūs nolēmjat, jā, mēs vēlamies abonēt Alpu uz gadu vai 2, jūs varat izmantot šo kodu, atlaides kodu webinārs 20. Ja jūsu iestāde vēl nekad nav izmēģinājusi Alpa lietotni, tad jums arī vēl ir iespēja 1. mēnesi testēt bez maksas. Tām iestādēm, kuras jau ir izmēģinājušas Alpa, diemžēl bezmaksas testa mēnesis mēs vairs nepiedāvājam, bezmaksas testa mēnesi. Kā šo pasūtīt? Kā tas izskatās mūsu mājaslapā? Mēs jums nosūtīsim e-pastā pēc webināra ar visām papildu informācijām. Ko es vēl vēlos pateikt ir, ja jūs caur mūsu mājaslapu pasūtat šo kādu no komplektiem ar 20% atlaidi, tas nozīmē, ka mēs jums vispirms neizsūtīsim nekādu rēķinu, mēs šo rēķinu ar jums vispirms saskaņosim, vai rēķins ir pareizs, vai tiešām jūs pareizi pasūtījāt, un tikai tad pēc iestādes apstiprinājuma mēs izsūtīsim rēķinu. Jā, un es vēlos pateikt sirsnīgu paldies visiem dalībniekiem, kuri bija klātesoši. Visaugstākais skaitlis bija 405 dalībnieki. Liels prieks, ka tik daudzi bija tiešsaistē. Sirsnīgs paldies Beatrisei par vērtīgo prezentāciju. Es tikai vēlos vēl uzzināt, vai izdevās čatā nosūtīt PDF failu? Jā, es nosūtīju, un es atbildēju vēl uz kaut kādiem jautājumiem rakstus, kas bija sarakstījuši, cik vien es varēju atrast, bet ceru, ka tiešām jums noderēja, un prezentācija ir nosūtīta. Super! Liels paldies! Sirsnīgs paldies! Mēs vēlam jums visiem veiksmīgu jauno mācību gadu, lai jums ir veiksmīgs sākums, lai jums viss izdodās. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši variet rakstīt uz e-pastu latvija@alpakids.com vai arī zvanīt man uz šo telefona numuru. Un certifikātus mēs izsūtīsim 1 nedēļas laikā. Un es redzu, Zigrīda vēlas kaut ko pajautāt. Zigrīda, lūdzu. Sveicināti! Sakiet, lūdzu, man ir jautājums, vai šis piedāvājums tikai ir spēkā pirmskolas izglītības iestādēm, vai es kā mamma arī varu tā kā izdevīgāk šo lietotni izmantot, vai vispār kā privātpersona es viņu Mums ir arī produkti privātpersonām, tas ir arī iespējams, bet tas ir lietotņu veikalos. Tātad atsevišķi kā mājaslapa vai aplikācija? Jā, aplikācija, jā. Paldies. Jā, lūdzu. Bonus iestāžu komplektiem ir tas, ka ir tiešsaistes versija, kas ir speciāli izstrādāta iestādēm, kuru mēs piedāvājam datoriem un interaktīvajām tāfelēm. Privātpersonām tas netiek piedāvāts. Tā ir tā atšķirība. Bet labi, sirsnīgs paldies visiem, uz tikšanos nākamajā webinārā un vēlu jums veiksmīgu dienu un nedēļu. Uz redzēšanos!